Mans jaunais iPhone 15 Pro Max ir klāt. Nu ko, taisam vaļā. Līdz šim bija iPhone 11, tas jau nevarēja sagaidīt, kad jaunais telefons būs klāt. Kā jau Apple minimāls un ļoti gaumīgs dizains. Izskata ziņā ievērojamākais jaunums ir titāna korpus. iPhone 15 Pro Max ir ļoti jaudīgs un ātrs. Galvenā kamera ar 48 megapikseļiem un telefonam ir vēl spilgtāks ekrāns. Pirmais iespējas paņemot rokās jauno 15 iPhone Pro Max ir, neskatoties to, cik tas ir jaudīgs, tas ir ļoti viegls un ārkārtīgi skaists. Personīgi man un noteikti arī jūs visvairāk interesē, kā tad filmē un fotografē jaunākais iPhones, tā kā dosimies to noskaidrot. Nu ko, tas brīdis ir klāt, tagad nofilmēsim, paskatīsimies, kā tad filmē jaunākais iPhones. Tā filmējot pirmie iespaidi, kvalitāte tiešām ir izcila. Jaunā lēns, kas ir jaunākajā iPhone'ā, ļauj arī tagad piezūmojot, filmēt un fotografēt tiešām izcilā kvalitātē. Izmēģināsim arī action modu, var redzēt, cik ļoti video kratās, kad ejot uz filmēju. Un te rezultāts, kad iPhone video pats nostabilizēja un objekts visu laiku ir centrā. Tas, kas man tiešām izbrīna, ir šī stabilizācijas funkcija. Video vienkārši perfekti nostabilizēja un vispār neviena lieka kustība nebija video. Salīdzināsim selfie kameras starp 12. iPhone Pro Max un 15. iPhone Pro Max. Šeit var redzēt, kā nofotografēja iPhone 12 Pro Max un šeit selfijas ar jaunāko iPhone. Atšķirība ir tiešām ļoti ievērojama. Turpinot testēt, kā fotografē jaunākais iPhone, ar galveno kameru uztaisīt dažādākās bildes. Ikdienā es gatavoju visādas veselīgas receptes un ar tām dalos savā Instagram profilā. Līdz šim recepšu video es filmēju ar profesionālu Sony kameru, bet turpmāk to darīšu ar savu jauno iPhone, jo video kvalitāte ir tieši tāda, kādas vēlos. Un pēdējais, notestēsim video filmēšanu, kad gaisma ir daudz mazāka saulrieta laikā, jo dienas laikā, kad gaisma ir ļoti daudz, ir diezgan viegli panākt izcilu rezultātu. Un tūlīt redzēsiet, cik skaists video mums sanāca ar pēdējiem saules stariem un pretgaismā. Tā ir pagājuši kādas 2 dienas, kopš es esmu ar jaunāko 15. iPhone Pro Max. Un ko es varu teikt, ka tiešām telefons priekš manis kā satura veidotājai tāds rītīgs darba rīks un ar šo telefons var izdarīt pilnībā visu. Es varu filmēt, varu fotografēt ļoti labā, skaistā kvalitātē. Tā kā jūs man ikdienai tagad sekosiet līdz ar vēl labāku kvalitāti un ceru, ka tev patika šis unboxing video. Pirmās atsauksmes par jaunāko iPhone, pagaidām tas viss no manis. Čau!